Mēs neviens nezinām, pirmkārt, cik mums ir laika. Un, ja kaut ko patiesi dzīvē gribās, tad vienkārši ir jāņem un jādara. Man ir viena dzīve. Es nezinu, cik viņa ilgi būs. Tas, ka es paņēmu tevi kā kauču, manu dzīvi ir atvieglojis. Jo tad, kad tu esi viens savā trauksmē, savā vājprātā, tu jau neredzi izēju. Es ļoti labi apzinos, kur es eju, ko es gribu, kā es gribu. Enerģija ir liela un ir pilnīgi citi kvalitātes nosacījumi. Tavi klienti beigās ir ļoti lieli ieguvēji, tāpēc, ka viņi saņem augsta kalibra zani. Welcome Game Changer podkāstu kanālā. Šeit ir visa patiesība par to, kas notiek aiz kadra būvējot personīgo zīmolu, coachinga biznesu un dzīvi, kuru tik ļoti vēlies. Es esmu Diana Kudrāšava, mindset coach, un pēc vairāku gadu kāpumiem un kritumiem pakalpojumu biznesa veidošanā es vēlos dalīties ar domāšanas un biznesa stratēģijām, kas tev palīdzēs atšķirties no citiem tirgus spēlētājiem, kļūt par savas nozares līderi un veidot to dzīvi un biznesu, kuru tu patiesi vēlies. Ļoti tieši, ļoti atklāti par to, ko citi neuzdrīkstas pat padomāt. Izbaudi šodienas epizodi, klausies līdz galam un saņem dāvanu. Šajā profilā tie, kas mani nepazīst, redz pirmo reizi. Es esmu Diana Kudrāšava, personības un biznesa izaugsmes trenere. Un šajā profilā, tāpat arī šajā laivā, būs par drosmīgu pašizpausmi, par realizāciju, par uzdrīkstēšanos, iet savā sirds lietā, pelnīt ar to naudas summu, kuru mēs patiesi vēlamies, par personīgā brenda būvniecību, būvēšanu, biznesa veidošanu un vispār kā būt sievietei uzņēmējai. Un šodien es nebūšu viena. Šodien es uzaicināju uz laivu savu klienti. Būs ļoti, ļoti interesanta saruna, ļoti vērtīga. Iepazīstini sevi ar sevi. Tie, kas tevi šeit iespējams redz pirmo reizi, kas tu esi un ko tu dari. Jā, tātad čau visiem. Paldies, Diana, ka uzaicināji. Jā, es esmu Zane Salmane. Esmu veselības un uztura kaučs un palīdzu spēcīgām, ambiciozām un aizņemtām sievietēm atgūt savu skaistumu, atgūt skaistumu, jaudu un enerģiju, jā, jo tas ir visa pamatā. Un es saku tā, jaunā laikmeta valūta ir veselība, jā, un ja tev nav veselības, tad beigās tev īsti nekā nav. Jo tev ir vajadzīga jauda, lai šajā spēcīgajā, ātrajā laikmetā būtu redzama, kā tu saki, dzirdama, ja tas viss izriet no tevis. Patiesībā tava veselība ir fundaments visai tavai dzīvei, un tev ir jābūt sakārtotam. Pastāsti, mēs ar tevi sākām sadarboties pusgadu atpakaļ. Pirmkārt, pasaki, kāpēc tu izvēlējies mani kā savu kauču? Zini, kā mums tā mīlestība notika jau ilgi pirms tam, kad es tevi izvēlējos kā VIP kauču, ja? Un tu biji, principā, vienīgais cilvēks, ko es redzēju kā autoritāti priekš sevis, jo es uzskatu, ka es arī esmu diezgan spēcīgs cilvēks sevi iekšā, un man vajag tādu riktīgi spēcīgāku cilvēku, kas mani var izvest jaunā līmenī, jo tikai tad, kad es esmu savā labākā versijā, varu iedot saviem klientiem, vairāk savai ģimenei, vispār šai pasaulē. Un, godīgi sakot, tu biji vienīgais cilvēks, kuru es redzēju, un kuram es biju gatava maksāt tādu naudu. Es nekad nebiju nevienam maksājusi tik lielu priekš manīm tajā brīdī, sevišķi lielu naudu, jā. Un es neredzēju nevienu citu izņemot tevi. Tāpēc, ka tu apvieno to, kas man ir svarīgi. Seksīgumu, sievišķīgumu, jaudīgumu, inteliģenci, spēju novilkt robežas, jā. Un tāpat laikā sirsnība un cilvēku mīlestība. Un tu māki nopelnīt naudu. Tātad visi puzles gabali salikās priekš manīm. Un tāpēc es tev uzrakstīju un teicu, hei, ņemsi mani savā vipā. Nu, tā. Jā. Un tad, kad tu uzrunāji mani, tev bija viens bērns, kurš jau bija paaudzies, un otrs bērns, viņam bija kaut 6-7 mēneši, kaut kas tāds, vai ne? 6. Jā. Nu tad... Tu esi viens no tiem fenomeniem, kurš esot, man ir vēl pāris tādas dāmas, kuras arī ar maziem bērniem saka, īstais laiks ir tagad, bet liela daļa
sievietes neiet vispār projektos, vispār daudz ko atsakās darīt, esot līdzīgā pozīcijā, jo viņām liekas, ka ir jāgaida kaut kāds īstais vai cits laiks. Un tad es gribu, lai vienkārši tu padalies ar savu mindsetu, kā tu tajā laikā domāji. Tev ir viens bērns, otrs bērns, pusu gadu vecs, jauns, ja? Un tu ņem reāli kā papildus darbu, tāpēc, ka coachings, mentorings īpaši sākuma stadijās, labi, tas nav tāds ļoti papildus darbs, bet tas ir, tu uzņemies atbildību pirmkārt pret sevi, ka tu tagad iesi izaugsmē, plus tu uzņemies finansiālu atbildību, un vispār tu ej savā ekspansijā, kas prasa tavu enerģiju un laiku. Kā tu tad tajā brīdī domāji, kad tu pieņēmi šo lēmumu? Bišķiņ traka, protams, jā. Jā, tajā mirklī man bija tātad 3 gadiņi vecākajam dēlam un pusgadiņš jaunākajam dēlam. Zini kā, es tev, Diana, pateikšu tā. Mēs neviens nezinām, pirmkārt, cik mums ir laika. Mēs to nezinām. Un ja kaut ko patiesi dzīvē gribās, tad vienkārši jāņem un jādara. Un ja tu to nedari, tad acīm redzot, tu to negribi. Tieši tik vienkārši. Jo man ir viena dzīve. Es nezinu, cik viņa ilgi būs. Un es gribu paņemt no viņas pašu labāko. Un tas, ka es paņēmu tevi kā kauču, patiesībā beigās manu dzīvi ir atvieglojis. Jo tad, kad tu esi viens savā trauksmē, savā vājprātā, savās haotiskajās domās, tu jau neredzi izeju. Es jau tevi paņēmu, lai tu palīdzētu man atvieglot manu dzīvi, kas beigās tā arī sanāca. Jā, sākumā gāja ļoti grūti. Es nenoliekšu, jo es iegāju jaunā realitātē. Jā, un man patiešām bija grūti, jo bezmiegs. Viena, protams, smadziņu puslode saka, jā, bet tev ir mazi bērni, tev ir jāvelta laiks. Jā, bet mana dzīve nebeidzas uz to, ka man piedzimst bērni. Viņiem būs viņu dzīve, bet man ir manējā. Un, protams, ka maksimāli ekoloģiskā veidā man ir ļoti paveicies, ka man ir vecāki, kuri man var piepalīdzēt. Ja? Un arī tagad man abi bērniņi ir ar mammu. Un man ir atbalstošs vīrs, kurš atkal tu kaut kur mācīties, kaut kur velcies. Un, ak, Dievs, kādu tu naudu tam terē. Jo, man tā nauda ir jānopelna pašai. Ja? Man neviens viņu neiedod. Un acīm redzot, man ir tā vide tāda, kas īstenībā arī ļoti, ļoti atbalstoša. Ja? Un viņi zina, ka Zane jau neapstāsies. Viņi to vienkārši ir pieņēmuši, ka Zane mauks, cik viņa var. Protams, kādreiz arī uz sava veselības rēķina, par ko es pat visu laiku mēģinu atgriezt. Bet tas ir dāmas par to, jo dzīvē jau visu laiku notiks. Ja? Tagad man bērni ir paaugušies, bet man pagājušajā nedēļā vienam bija 38, un tagad ir otram 38. Un tad tagad man gaidīt, cik gadus vajag. Tā kā abiem būs 15, tad es kaut ko sākšu darīt. Bet vai es nenožēlošu? Un es vēlreiz saku, es nezinu, mēs neviens nezinām, cik mums ir laika. Un man tas ir svarīgi, es gribu baudīt to, es gribu padarīt pasauli labāku, es gribu palīdzēt cilvēkiem, es gribu spīdēt, es gribu būt redzama. Jā, tāda es esmu, es gribu naudu. Jā, tā tas vienkārši ir. Un ja tev to vajag, un tu to gribi, tad tu vienkārši tam ej. Ja tu neej, tad tev to negribi. Tieši tik vienkārši. Jā, man pilnīgi super atklāti. Asaras acīs saskrēja. Jā, jo, zini kā, mēs strādājam ar tevi pusgadu. Bišķi vairāk pat. Jau vairāk, jā. Un es redzu vienkārši tagad pilnīgi citu cilvēku. Cita komunikācija, cita balss, cita vibrācija, cits mindsets, pilnīgi savādāka lēmuma pieņemšana. Un nav kredits, es tā kā tikai instruments, tāpēc, ka ja tu nedarītu, nekas no tā nebūtu. Tāpēc milzīga pateicība tev, ka tu izvēlies sevi, jo viss sākas no tevis. Un es labprāt gribētu, lai tu pastāsti pati caur savu prizmu par saviem rezultātiem, par savu pirms un pēc. Ja, jo viens ir tas, ko es redzu, tas, ko es saku,
Otrs ir, kā tu jūties un kā tu redzi. Tāpēc padalies cilvēkiem noteikti, tas būs vērtīgi. Jā, es uzreiz gribu pateikt, ka es to gan redzu kā tādu darbu 50/50, jo es biju baigajā vētrā. Un tu biji tas, kas man reāli rādīja ceļu, kad bija pavisam slikti. Jo es izdzīvoju arī tādus kritumus, kādos es nebiju bijusi. Jā. Un es varu pateikt, ka es vakar domāju par to, un es varu pateikt, ka man ir sajūta, ka es neesmu izdzīvojusi pusgadu, ka es esmu izdzīvojusi vismaz 5. Man ir notikušas tik daudz transformācijas, kāpumi un kritumi, un ka es varu pateikt godīgi, ka es sevī jūtos tik daudz reizes lielāka. Un tas nozīmē nevis tā, ka esmu tā kā krutāka, bet ka mans iekšējais kodols ir palicis tik daudz reizes lielāks. Es varu noturēt stresu pilnīgi savādāk. Es varu pati kontrolēt savu trauksmi, kas bija ļoti svarīgi, tas bija viens no maniem tādiem aspektiem. Es nebaidos runāt un teikt to, ko es domāju. Es nebaidos pateikt stop un novilkt savas robežas. Es ļoti labi apzinos, kur es eju, ko es gribu, kā es gribu. Es esmu palikusi tik stabila salīdzinoši ar to. Iepriekš mani varēja, man liekas, kā vētra pūstā mani aizpūtīs. Tagad viņa var pūst un es stāvu. Un tas ir bez agresijas. Tas ir tā ļoti skaisti, mierīgi, pārliecinoši, sievišķīgi. Nu, tās ir tās iekšējās, es nezinu, vai cilvēki uztur, bet tās ir tās iekšējās sajūtas. Es atskatoties atpakaļ, biju tāda maza nobijusies meitene, kaut gan toreiz man teica, vai Zane, cik tu esi pārliecināta? Salīdzinot, tagad nevar vispār pateikt. Tagad es esmu pārliecināta, pieaugusi sieviete ar savu mērķi, ar savām ambīcijām, ar savu redzējumu, ar savu viedokli. Jā, nu tā, tas ir tas lielais, kā es nebaidos būt spilgta. Es varu pateikt arī to, ka, piemēram, ja es kaut kur dodos, tad priekš manīm tam ir jābūt VIP. Ja es gribu kaut kādu servisu, tam ir jābūt VIP. Pastāstīšu vienu mazu keisiņu. Nu pat eju vienā sadarbībā ar vienu kompāniju, kur arī pietiekoši lielu naudas summu vajag sākumā iemaksāt, lai attīstītu biznesu. Un, protams, ka es gribu pateikt, kas ir vēl iegūts. Ja tu kaut ko dzīvē gribi, no sākuma maksā tu, mācies, un tad tu iegūsi, nevis otrādāk. Ja? Un mums bija saruna ar to vīrieti, kurš piedāvā šo pakalpojumu, un man ļoti zina, kas patika pašai. Viņš saka, ko tu no manīm sagaidi. Pusgadu atpakaļ es būtu kaut ko tur. Nē, nu es tā kā gribētu, varbūt man tur pēc atvieglo manu ikdienu. Man vajag, lai tu izdari tā un tā, ja? Man vajag, lai tu man sniedz reālu servisu. Ja mēs, tā, tā kā nē, tad mēs, ja? Konkrēti, skaidri zināt, ko grib un pateikt. Un mūsu pirmajā sarunā, es saku, tur bija tā kā vairāk tūkstoši, un viņš saka, kā tev mūsu saruna? Es saku, ok, pirmdien daram, es pārskaitīšu naudu. Viņš saka, tu tik ātri pieņem lēmumus. Es saku, ko man gaidīt? Nav, šobrīd nedrīkst lēni pieņemt lēmumus. Un tās ir tās lietas fundamentālās, kuras bez šaubām, ka izmaina visu tavu dzīvi. Un tas ir tas, kas man ir mainījies. Jā. Un, protams, es saku, ja es kaut kur eju, tad es gribu servisu, es gribu VIP. Pilnīgi, un tā enerģija ir liela, un ir pilnīgi citi kvalitātes nosacījumi. Un ar mazāk es vairs neesmu ar mieru. Jā. Un tā ir mana jaunā norma. Jā, un šie kvalitātes standarti ļoti tieši atspoguļojas tavā servisā, kā tu komunicē ar saviem klientiem, kā tu veido produktus, ko tu tajos produktos ieliec un kādu transformāciju beigās saņem tavs klients. Tas jau nav tikai par to, ka tu tagad krūti labi dzīvo, ka tu tagad jūties afigēni. Nē, tavi klienti beigās ir ļoti lieli ieguvēji, tāpēc, ka viņi saņem augsta kalibra Zani. Tas ir pats svarīgākais. Un, zini kā, padalies tagad par finansiālajiem, jo mēs piedzīvojām ar tevi kāpumus, kritumus. Bija mēneši, kad tu sliktākais mēnesis. Tad bija, es neko nedaru un es vispār viss šilā. Karoči, pastāsti realitāti, jo es negribu, tas, ko es gribu izskaust uz visiem laikiem, cilvēki
kuru pamata vadmotīvs ir viegla nauda, nav mani klienti. Es negribu tādus redzēt savā laukā vispār. Un es gribu, lai tu ar savu piemēru pastāsti to realitāti. Vot kā ir, lai viņiem vispār nav ilūzijas par neko. Jā, ok, atkal super atklāti. Tātad mans galvenais vadmotīvs uzrakstot tev. Es tātad biju pietuvojusies saviem 10 000, jā, tas tā kā mans mērķis, un domāju, tūlīt es Dianai samaksāšu par 1 mēnesi, viņam tūlīt pateiks, kā ir jādara, nākamajā mēnesī točno 10 štukas, un tā uz priekšu, un dzīvošu ilgi un laimīgi, un principā beig neko nedarīšu. Tas bija mana sākotnējā doma. Nu, lūk, un beigās izrādījās savādāk. Tas nozīmē to, ka tev nevis tev iedod stratēģiju, lai tu nonāc, bet par ko tev ir jākļūst, lai tu varētu šo naudu pelnīt, un ne tikai pelnīt, bet arī panest. Jo augstprātībai te nav vietas, un lai viņa tev neiezaktos, tev ir ar sevi reāli jāapstrādā, ko mēs darījām, jā, jo svarīgākais tāpat ir palikt cilvēku. Un skaties, kā bija. Mēs sākām strādāt, kā jau es teicu, man tā nauda pašai ir arī jānopelna. Mēs pirmajā mēnesī strādājam, un man paliek mazāk naudas. Nu, tā kā mazāks tas ieņēmums, kas no enerģijas viedokļa ir pilnīgi normāli, jo es daudz savas uzmanības veltīju savai transformācijai, respektīvi es strādāju uz sevi tajā mirklī, ja? Mazāk uz savu darbu. Tad bija mazāk, tad man nākamajā mēnesī tu pateici, kad ir jāsāk vairāk atpūsties, kas man bija ļoti, ļoti liela problēma, es nekad savu neļāvu atpūsties. Es domāju, nu labi, pamēģināšu, ja? Es sāku vairāk atpūsties, biju tajā čiliņā, skatos, uzlec augšā, baigi krūta. Nu labi, jā. Tad bija vēl kaut kāds mēnesis, tad bija aptuveni 1, un tad pēdējie 3 mēneši, kas bija mums tagad oktobris, novembris un decembris, viņi bija tā, ka man bija pa 0. Viss. Nu, tādā ziņā, ka man bija ko samaksāt, protams, tur uzņēmuma izmaksas, jāsamaksāt tev par coachingu, un principā palika pa 0. Bet ko es gribu pateikt ar to? Ne jau tāpēc, ka tavi dotie instrumenti kaut kā, bet vienkārši tajā mirklī, kad tu to enerģiju liec uz sevi, mācies jaunas lietas, tu vairs nedari pa vecam, tam visam ir jāiedot laiks, viņam ir, iedomājies, ja viņš šitā griezās, tagad tev uz otru pusi jāpagriež, bišķi savādāk, un tam ir vajadzīgs laiks, un vienkārši es aicinu ar to, tā kā arī rēķināties, jā. Un tagad, kad mēs, piemēram, šomēnes tā kā diezgan daudz, kas ir izdarīts, un, teiksim, tādā darbu un domu ziņā, jo tas mindsets ir ļoti sakārtots salīdzinoši, ja, man jāvelta mazāk enerģētiski laika, un tagad man šis mēnesis atkal vienkārši šaujās kosmosā, riktīgi krūti, ja, un tad, kad es integrēšu vēl tās lietas, kuras man vēl ir palikušas, ja, būs pavisam krūta, ja. Plus es sākušu jaunu sadarbību, es viņu nebūtu sākusi pusgadu atpakaļ, bet man ir sakārtota frekvence, mindsets, jā, enerģija, un es pieņemu citus lēmumus, es ieraugu citas iespējas, jā. Tāpēc tas, ko es gribu pateikt, nevajag domāt, ka tūlīt tev iedos kaut kā, jo tas nav par lineāro pieeju, tev nepateiks piepildi šito krūzi un tev būs. Tur ļoti liels darbs apakšā, ko Diana vienkārši fantastiski vada. Tev mainās domu gājiens, tu ieraugi pie katra lēmuma, tu pajautā pats sev, ko es esmu ļoti kāpēc es to daru? Kāpēc es to pateicu? Kur mani tas aizvedīs? Ja? Un tā, kad tu šādā veidā domā par savām darbībām un dzīvi, tu nonāc pie pilnīgi citiem rezultātiem. Un vēl tā neliņārā pieeja, jo vairāk tu atpūties un čilo, reāli vairāk nāc. Goda vārds. Goda vārds. Ja tu esi sakārtojis pamatus, jo tas, ar ko es arī bieži saskaros, cilvēkiem, viņi var uztaisīt kaut kādu finanšu rekordu, bet viņi viņu nespēja noturēt. Viņiem liekas, ka tā ir kaut kāda veiksme, jo viņiem nav sakārtoti pamati un replicējumas, atkārtojumas stratēģijas, pārdošanas stratēģijas, komunikācijas stratēģijas, ja vienalga tu pārdod online vai offline, personīgā brenda vadības stratēģijas, viņas vienkārši nav. Un ja tev tas nav, tev liksies, ka tas, ko tu izdarīji, ir veiksme. Jo tu nevarēsi arī atkārtot. Un tad sākas kaut kādas
tādas spazmiskas kaut kādas darbības, nesaprotamas tādas pārdošanas, kaut kādas ļoti, ļoti tādas nestabilas, tad tu Haotiskas. pārdod, tad tu pārdod X, tad tu pārdod Y, tad tu esi tas, tad, ļoti, ļoti liels hauss atspoguļojas visā tavā dzīvē, tāpēc, ka tev nav stratēģijas, pie kuras atgriezties un kuru atkārtot, un, un tagad tev ir, tu esi ieguldījis ļoti lielu darbu, protams, tur vēl ir pie kā strādāt, jo vairāk tu gribi izaugt, jo vairāk kaut kādas lietas ir pat ne jādara, vienkārši savādāki lēmumi jāpieņem, kaut kas jāintegrē, kaut kas jāmaina, laiki mainās, mēs adaptējamies, bet tev ir ļoti spēcīgs pamats, uz kā būvēt visu, ko tālāk, Un tā ir pati lielākā vērtība. Man ir piefiksēts, ka tu pirmajā mēnesī, mēs sākām 1. mēnesī jūlijā, man ir piefiksēts, ka tu reāli atpelnīji sadarbību, ka tev bija kaut kā mentorings un tev bija projekts. Projekts ir skaidrs, bet tu vēl paņēmi cilvēku un palīdzēji viņam. Kas ir vēl viena tava opcija? To tu pastāsti. Jā, tas, ko es vēl daru aizkadrā, bet minimāli šobrīd ierobežoto resursu pēc, es palīdzu cilvēkiem, kuri ir veselības sfērā, tas ir, tā varbūt skaistuma, viss, kas ir saistīts ar skaistumu kopušanu, uzturu speciālisti, fizioterapeiti un tā, visi, kas ir saistīti ar veselību, es viņiem palīdzu, ja Diana palīdz pārdot uz ārpusi, tā kā pārdotai, tad es palīdzu izveidot to iekšiņu. Super. Un to visu es nevarētu izdarīt pusgadu atpakaļ, tā kā es to varu izdarīt šodien. Tuvojāmies beigām, tu padalījies ar savu pieredzi, tu vispār padalījies, kas tu esi, ko tu dari iepriekšējā laivā, padalījies ar pieredzi pie manis, kā sava klienta pieredzi, kāpēc tu izvēlējies mani, kā gāja, gan kritumi, gan kāpumi, kā tu atpelnīji 1. mēnesī un sāki mentoringu arī taisīt citiem speciālistiem, kādi tev ir plāni, tu padalījies ar savu pirms un pēc. Un tagad es labprāt no tevis dzirdētu tādu kā novēlējumu vai ieteikumu vai vienkārši redzējumu viedokli, ko tu teiktu tam cilvēkam, kurš domā, ka viņam ir kurš grib sadarboties ar mani, kuram nepamat šīs domas, ka vajag, bet viņš baidās. Visdrīzāk tur iemesls cena, laiks un tā tālāk. Katram tur savi iemesli nav svarīgi. Viņam ir bailes un šaubas. Ko tu viņam teiktu? Gribēju pateikt rupi, bet laikam neteikšu. Tu nenožēlosi. Tu reāli nenožēlosi nevienu sekundi. Es tiešām no visas sirds saku, it sevišķi, ja tev ir tā sajūta, ka vajag, tas noteikti būs tavs labākais lēmums. Un pat, ja tu finansiāli 1. mēnesī neatpelnīsi, tas ir sīkums uz visas dzīves fona. Es ieraudzīju pilnīgi citu pasauli. Pilnīgi citu sevis versiju, kā var dzīvot. Diana tiešām ir viens no spēcīgākajiem mentoriem, un kā es arī vakar rakstīju. Es ne par vienām mācībām nekad dzīvē neesmu samaksājusi tik daudz, cik kopumā mēs paskatāmies. Es neesmu nožēlojis nevienu centu. Es samaksātu vēl. Un es noteikti pēc kāda laika vēl atgriezīšos pie Dianas, jau ar vēl jauno pakāpi. Jo Dianas redzējums vispār ir tāds no vienas puses ļoti maģisks, ar tādu pilnīgi citu redzējumu, pilnīgi nelineāri domājot, tas ir viens, kas man ļoti saista un patīk. Un tā ir tā sievišķā puse, kā es to redzu, un tad ir tāda vīrišķā puse, kura visu struktūrē tā un tā. Noņemam trauksmi, nestresojam, atgriežamies un skatāmies, kur ir problēma, kas nav tā. Un tas apvienojums ir vienkārši maģisks, viņš ir vienkārši brīnišķīgs, jo vīrietim der tikai tā otra puse, manuprāt, Sievietei vajag abas divas. Jo sievietei vajag to dvēseliskumu, vajag to sievišķību, to arī skaistumu, un tāpat laikā arī to struktūru, jo mēs dažreiz aizpildām visā tajā mūsu skaistumā un visā tajā mūsu ezotēriskajā būtībā, Tāpēc Diana šīs abas divas lietas reāli apvieno,
Un, ja jums ir tāda iespēja, un pat ja jums nav šobrīd tādas iespējas, atrodiet, jo es pa šiem pēdējiem mēnešiem ļoti daudz, kur varbūt sev atteicu, ja, kādas procedūras vai vēl kaut ko, strunc ar to visu, bet tas, ko es ieguvu, es nopelnīšu vēl 125 procedūrām un tā. Un ko es vēl ieraudzīju? Man nemaz ikdienā tik daudz nevajag, kas arī ir ļoti interesanti. Maksājiet par vērtīgām lietām, maksājiet par to, par ko jums nekad dzīvē neviens neatņems. Un tas, ko jums iedos diena, jums nekad dzīvē to neviens neatņems. Var notikt kāri, var notikt dēļ, tas ir tas, ko jums nekad dzīvē neviens neatņems. Tas ir jūsu kodos. Un jūs varēsiet nonākt jebkur, bet jūs zināsiet, kā domāt, kā ar sevi tikt galā un kā sasniegt rezultātus, kurus jūs gribat. Tāpēc visdziļākā cieņa un pateicība un kā teikt, visiem stāstu par tevi un vienmēr stāstīšu. Esmu ļoti, ļoti, ļoti pateicīga, tiešām dziļi, un es esmu pateicīga arī sev par to, ka es nenobijos un pieņēmu tavu lēmumu, ne tajā savā dzīves vieglākajā posmā. Un es būtu ļoti stipri nožēlojusi, ja es to nebūtu izdarījusi. Tāpēc, dāmas, atliekat varbūt lietas, kuras nav tik svarīgas, bet sakārtojiet to, ko tas būs jūsu kodols. Un tas, kā Diana redz pasauli, tas ir kaut kas wow. Un tagad arī man ir bijis tas gods un prieks ieraudzīt pasauli tā. Paldies Kaut kā tā. Paldies tev. Tiešām paldies par uzticību pirmkārt, par ļaušanos, par savas rokas iedošanu un vienkārši iešanu. Pat tad, kad tu neko neredzi, jo šis process dažreiz tāds ir, kad tu nezini, un tu nezini, ko sagaidīt, īpaši, ja tu neesi gājis nekad pie kaučiem, pie mentoriem, un tā ir tava pirmā reize. Tā ir ļoti liela uzdrīkstēšanās, un tā ir ļoti liela iziešana ārpus savas komforta zonas, ļauties šim procesam, pilnībā uzticēties un vienkārši iet uz priekšu. Tā kā milzīgs paldies tev par drosmi, par uzticību, par sadarbību, par to, ka tu reāli dari, reāli paņem to, ko tev dod. Un profils Zane Salman. Galvenais. Šis ir mans live profils, otrs, kur es arī turpmāk iešu laivos, lai iedotu jums vērtību. Tad man ir mājaslapa Zane Salman arī ar 2mn.lv, kur var redzēt visus manus produktus. Man ir arī bezmaksas Telegram kanāls, kurā links ir manā galvenajā profilā. Es ceru, ka arī turpmāk pavisam drīz mani varēs satikt arī YouTube. Un tu esi bijusi uz skatuves, jau dejojusi uz skatuves Ziemassvētkos. Tā kā, es saku, es vēroju un kaifoju, man tā patīk. Man ir kaifs vērot, kā cilvēks atklājas un kā cilvēks uzdrīkstas. Paldies, ka tu man sagādā šo prieku, to visu vērot. Jo nav nekas skaistāks par cilvēku, kas izdzīvo savu potenciālu un savu dzīvi tieši tā, kā viņš grib. Un to es arī novēlu tev un novēlu absolūti katram, kas šo redz, un arī visiem pārējiem, kas ir kaut kur citur. Un nebaidieties, ejiet, darat, jo tā ir jūs vienīgā dzīve. Vajag to maksimumiņu, vai ne? Jā. Un lai būtu drosme, ejiet pie dienas. Pat, ja bail, vienkārši ņem un ej. Vienkārši ej. Baidies un ej. Baidies, bet dari. Tieši tā. Jā. Tieši tā. Super, Zane. Milzīgs paldies tev par laiku, un tad mēs ar tevi vēl sazinamies. Paldies jums visiem. Atā, čau. Atā. Paldies, ka noklausījos šo epizodi. Ja šis podcasts rezonēja, lūdzu, spied laiku, raksti komentārās savus insights un noteikti dalies šajā ar tiem, kas arī vēlas zināt, kā uzbūvēt spēcīgu personīgo zīmolu, pakalpojumu biznesu un vienkārši forši dzīvot. Es vēlos tev dāvināt bezmaksas lekciju Mindsets un enerģija aiz tava biznesa. Droši meklē linku aprakstā un reģistrējies, lai to saņemtu. Paldies un tiekamies nākošajā epizodē.